Sveiki! Šodien vēlos iepazīstināt jūs ar uzņēmumu Ellison Sizzix Bigshot rullējumu mašīnu. Kas ir rullējumās mašīnas? Īstenībā tā ir ierīce, kura bez elektrības palīdzības var pašā būtībā vai nu izgriezt ļoti dažādas, interesantas, sarežģītas, vienkāršas, bet formas no visdažādākajiem materiāliem. Un otra darbība ir reliefa veidošana kādos papīros, kartonos un vēl dažos interesantos materiālos. Formiņas griešanai ražo daudz uzņēmumu. Tās savā starpā diezgan atšķirās. Tādēļ internetu veikalā lively.lv pārdošanai ir izvēlēta tieši Bigshot mašīna, jo ar to ir iespējams lietot visvairāk dažādas griešanas formiņas. Griešanas formiņas var iedalīt vairākās kategorijās. Ir biezās griešanas formiņas, tās ir apmēram 2 cm biezas, un tajās ir iestrādāti tērauda asmeņi, taču nebaidieties, rokas uz tiem jūs nesagriezīsiet. Tālāk seko plānās formiņas. Plānās formiņas ir tādas kā Sizzix Sizzliti, Clearliti, Embosliti un, piemēram, Cutlebug formiņas un dažādu citu uzņēmumu formiņas. Un tad nāk visplānākās formiņas, kas savā būtībā ir vienkāršs metāliņš ar asmenīti iestrādātu iekšā, taču arī uz tā nav iespējams sagriezt rokas. Tālāk seko dažādas formiņas, kuras atšķirās ar savu garumu, piemēram, ir pat 30 cm garas formiņas. Tālāk ir formiņas kā, piemēram, movers un shapers, kas nozīmē, ka vienu formiņu var ievietot citā, tās parasti ir biezās formiņas, un pārmainīt. Ellison uzņēmums ražo arī tādas dekoratīvās formiņas, kas saucās on the edge, jeb uz malas, un tas nozīmē, ka ar tām var griezt tikai vienu papīra malu, pārējo atstājot neskārtu. Vēlos jums nedaudz pastāstīt par biezajām formiņām. Ar šīm formiņām jūs varat griezt, protams, jebkuru papīru, kartonu. Kartonu droši varat griezt 1–2 mm biezumā, taču var izgriezt arī 3 un 4 mm biezumu, tikai ir jāskatās papīra blīvums. Jo ļoti blīvuma papīram mašīna nebūs spējīga to pietiekoši sasplacināt, lai tas izietu cauri mašīnas rullīšiem. Tālāk sakot tāds materiāls kā grunge board, tas ir mākslinieka Tima Holza izgudrojums, un tas nozīmē, ka to jūs varat vienkārši saburzīt, pēc tam iztaisnot, un tam nekas nebūs noticis. To var mērkt ūdenī, to var arī, piemēram, daudzīt ar āmuru, iegūstot dažādas iespiedumus interesantus. Tālāk nāk tāda interesanta lieta kā filces. Ir iespējams izgriezt gan plānos filcus, gan biezos filcus, taču arī ar filcu, tāpat kā ar biezo kartonu, ir jāuzmanās no tā blīvuma. Ļoti blīvs un ļoti biezs filcs var vienkārši neiziet cauri mašīnas rullīšiem. Piemēram, šādas te formiņas, ovāliņi, aplīši, ovāliņi ar pusaplīšiem un aplīši ar pusaplīšiem varētu būt interesanti pērļotājiem, kā pamatnītes kabašona pērļošanai, piemēram. Tālāk seko tāds materiāls kā acetāts, kodoskopa plēve, iepakojuma plastikāts. Šīs formiņas it īpaši varētu noderēt tiem, kuri veido kratāmās kartiņas vai vienkārši vēlas kādu caurspīdīgu elementu savā darbiņā. Tālāk jūs varat vienkārši griezt aldumu. Tai skaitā arī organzu. Taču ar organzu ir nedaudz jāuzminās, jo to būtu vēlams pirms tam uzlīmēt uz papīra, izmantojot pūšamo pārvietojamo līmi. Jo organzē bieži vien šķiedras savā starpā turas ļoti cieši, un tās ir tik smalkas, ka no asmeņiem vienkārši noslīd nost. Taču, ja mēs to uzlīmējam uz papīra, tad asmenis daudz vieglāk tiek tam visam cauri,
Un pēc tam, tā kā ir izmantota pārvietojumā līme, tad mierīgi var noņemt nost no papīra un šo papīru izmantot gluži kā uzlīmi. Organzas griešana noteikti noderēs tiem, kuri ir iecienījuši veidot organzas puķes. Audumu griešanu ar šo mašīnu ir īpaši iecienījuši quiltingotāji. Tieks veidot dažādas, tā teikt, mozaīkas no auduma, jo šis uzņēmums Ellison piedāvā īpašas formiņas jau aplīšos, rombiņos un dažādās citās figūrās, kas ir īpaši piemērots šiem quilting cienītājiem. Savukārt arī izgriezums no filca jūs varat ļoti ērti, tāpat kā arī no auduma, lietot aplikācijām uz auduma, dažādu, piemēram, savu aksesāru izgreznošanu, piemēram, somiņām, cepurēm, cimdiem un dažādām citām lietām. Tālāk varat izgriezt tādu materiālu kā saraujošo plastiku un veidot, piemēram, kulonas rotas lietu izgatavošanai vai dekoratīvas piespraudes, pogas, dažādas citas interesantas lietas. Varat griezt arī ar rokdarbnieku foliju. Nejauciet to ar parasto cepamo foliju, jo šī ir daudz biezāka un arī mēdz būt dažādās krāsās. Viens no pēdējiem, ko vēlos vienkārši parādīt, ir parasta salvete. Vienkārši salveti ar štanču palīdzību ir diezgan grūti izštancēt. Es teiktu, neiespējami, jo štances mēdz to plēst. Taču ar šo mašīnu tas ir iespējams. Tīpaši, ja jūs, piemēram, griezīsiet visas kārtas reizē. Salvešu griešana varētu noderēt dekupāžu cienītājiem, kad jūs vēlaties vienkārši savam attēlam piedot interesantu formu, nevis to izgriezt pa kontūru vai aplēst. Jebkuras rulējumās mašīnas pamatprincips ir vajadzīgā biezuma paketes izveidošana, kuru tad laiž cauri mašīnai. Sizzix Big Shot mašīnai komplektā nāk universālā platforma, kurai ir pāršķiramas plāksnes. Turklāt uz šīs platformas jau ir detalizēti uzrakstītas instrukcijas, kāds biezums ir nepieciešams kāda veida formiņām vai reliefa mapītēm. Diemžēl šis uzraksts ir vai nu angliski, vai nu franciski, taču iegādājoties Sizzix Big Shot veikalā lively.lv, jūs iegūsiet arī pilnībā iztulkot instrukciju latviešu valodā. Vēl komplektā nāk divas griešanas pamatnes. Tas ir vienkārši caurspīdīgs akrila pamatnes. Nevajag baidīties no tā, ka viņas ir krietni vien ar tādiem iegriezumu iespiedumiem. Tas nekādā ziņā nemaina šīs mašīnas kvalitāti. Turklāt arī ar laiku šīs plāksnes nedaudz ielocās, taču pamainot to atrašanos virzienu mašīnā, plāksne iztaisnojās uz otru pusi. Jebkuru formiņu, vai tā būtu biezā plānā vai īpaši plānā, ir jāliek ar asmens pusi pret jūsu griežamo materiālu. Tad šī formiņa kopā ar griežamo materiālu ir jāievieto starp abām griešanas pamatnēm. Un tālāk jau jāsako instrukcijai, kas ir vai nu uz universālās platformas, vai nu kā šajā gadījumā, izmantojot biezās formiņas, nav vajadzīgs vairāk pilnīgi nekas. Vienkārši ievietojam to mašīnā un griežot rokturi, izlaižam šo pahciņu cauri mašīnai. Ņemam ārā. Un esam ieguvuši savu izgriezto formiņu. Kā zināt, ka esam izveidojuši pareizā biezuma paciņu? Pavisam vienkārši. Ja mums mašīna ļauj izlaist cauri mūsu paciņu pavisam viegli, bez mazākās piepules, visticamāk, ka paciņa ir par plānu. Ja tā rulējās un vienā mirklī iestrēgst, piemēram, rokturs vienkārši griežās, bet paciņa pati nekustās, vai arī vienkārši jūs
nevarat pagriezt vairs roku tur, tas ir pārāk stingrs, ar spēku nevajag paciņu grūst cauri mašīnai, jo tas nozīmē, ka tā noteikti ir pārāk bieza. Šī gadījumā paciņa jau bija pārāk bieza, jo es izmantoju divus īpaši biezus kartonus, taču, piemēram, nomainot to uz vienu kartonu, paciņa diezgan viegli, taču ar nelielu piepūli iet cauri mašīnai. Un lūk mūsu figūra no īpaši bieza kartona. Visas sīkās detaļas izkrīt laukā, tām vienkārši pieskaroties. Turklāt bigšot mašīnai nav svarīgi, vai jūs formiņu ar asmiņiem pret materiālu liekat mašīnā iekšā uz leju vai uz augšu.